Reazonu viņam pieslēgt vajag. Devices, Reazon, left, right, un palaižam pašu Reazonu arī. Bla, bla, bla. Mikseri. Var pieslēgt viņam mastering device, lai skaļāk būtu. Ieslēgt uz kaut kādu dance, piemēram. Šito visu aizvaram. Ieslēdzam kaut kādu direksu pārbaudīt, vai viss kopā strādā. Kaut kādu tur. Jā, nu. Markerīšu šeit, šeit. Nu jā, viņš man gļučīs tagad, tāpēc, ka ir video ieraksts tagad. Bet principos šitāds tagad visu, ko jūs taisat. Nu, bremze. Kaut kādas skaņas visam jāspēlē kopā. Lietas Māku lietas vēl nav līdz. Ot šitā. Šeit jums ir waves, un šeit ir muzička. Nu, vot. Bet beigās, kad jūs veivu gribēsiet šito dabūt, ja jūs izslēgsiet melodainu, tad viņš jums nespēlēs. Pašā melodainā vajag uztaisīt save audio. Pirmais treks, nosīvot viņu kaut kur. Un pēc tam melodainu var izslēgt. Reku šitas te samples, šitas ir jānoliek pirmā vietā. Šitā te. Tas ir no melodaina tas fails. Tas būs jānomaina. Bet to pašās beigās šeit. Tad no Reazona nosīvot viņā projektu. Lietus. Aizveriet Endo. Aizveriet no Endo. Pakā. Atkal Reazoniņu palaidām to pašu projektu, jo ar Nendo pieslēgt nevarēs izeksportēt. Šite viss ir jānokopē lejā. Šeit arī. Šitā lejā. Tas, ko es uztaisīju. Tad jāizeksportē. Lietus wave. Bla, bla, bla. Jāizver. Tad atkal no Endo viens pats jāpalaiž. Tervetes aliņš foršs. Tā, šitas projekts. Tas mums šeit ir tā balss. Tā neglītā. Bet nu no melodaina. Jums būs skaistākā. Un no Reazon Projects, kur es tikko izeksportēju mūziku. Lietus. Šādā. Un šitā jūs viņus saliksiet kopā, un tad jau varat obligāti kaut kādu es uz F3, kad nospiežu parādās uz kopējo kanālu efektu. Ļoti labs ir šitas te. Un presets CD mastering.
Spiediet tā, lai sarkanais bišķiņ visu laiku šeit būtu. Un šitā ir labi. Un šitā ir labi. Nu ir viss. Es jums mūziku kaut kādu ieslēgšu. O.